Šī gada 4. un 5. jūnijā Ādama autosalonos Rīgā, Liepājā un Ventspilī notika ikgadējā 24 stundu pārdošanas akcija. Pirmo reizi šāda veida akcija tika organizēta pirms 6 gadiem, un gadu gaitā tā iemantojusi klientu atsaucību. Akcijas ietvaros jaunu un mazlietotu automašīnu cena tiek samazināta tuvu pašizmaksai. Turklāt spēkrata iegāde neformālā gaisotnē iespējama pat līdz pusnaktī. Šī gada akcijas pārsteigums bija 2 jaunu automašīnu pirmizrādes. Jaunā Opel Meriva. Inovatīvs, pilsētas ģimenes, vienapjoma automobīls, kas apmierinās jebkuras vajadzības. Tikai uz dažām dienām Ādama autosalonā Rīgā Krasta ielā 66 viesojās jaunā Opel Meriva, kas tiek pozicionēts kā ģimenes auto un tirzniecībā Latvijā nonāks tikai 2010. gada jūlijā. Beidzot, pie mums klāt ir arī jaunā Meriva. Šī ir automobīļa debija, viņa ir pirmo reizi Latvijā. Mūsu pasākumā 24 stundu tirzniecības laikā viņa tieši atbrauc. Ko gan varēja teikt par šo automobīļu tehniskajiem parametriem? Automobīļa garums ir 4,26 m. Ja runājam par riteņu bāzi, tad 2,63 m. Tātad mašīna ir kā kompaktklases, bet tomēr vienapjoma. Ko nozīmē vienapjoma? Tātad ir kompaktklases un minivena salikums. Automobīlim ir pieejami 3 benzīna dzinēji. Viņi ir gan vienas kubatūras 1,4 litru, bet, ja runājam par jaudām, tad viens sākot ar 1,4 zirgspēku dzinēju un 2 turbo pūces dzinējiem 140 un 180 zirgspēkiem. Runājot par dīzeļiem, tad tie mums ir 4. Visiem kubatūru mums ir 1,375 zirgspēku, 1,395, 1,710 un visbeidzot šo te dzinēju gammu noslēdz 1,730 zirgspēku jaudas dzinējs. Automašīnas dizaineri ir piedomājuši pie dažāda veida sīkām lietiņām šim automobīlim, kas ir mūsu ikdienas dzīvē ļoti noderīgs un piemērots. Ja mēs runājam par šo automobīli, es varētu raksturot, ka tas burvju vārds ir flex. Flex tātad mobils, pārvietojams, pārtransformējams dažādos veidos. Kā piemēram regulējam aizmugurējie sēdekļi, revers veidā atverams aizmugurējās durvis, nomontējam vidējā konsola bīdām dažādos variantos. Un ja mēs runājam par šī automobīļa cenu, tad šī automobīļa cena sākās vai tiek sākta no 14 385 eiro ar PVN 21%. Nemazāk interesants jaunums bija sagatavots mazās automobīļu klases cienītājiem. Un jāsaka, beidzot, filmas Transformeri viens no varoņiem, Chevrolet Spark, ir atbraucis arī uz Latviju. Šobrīd jaunās paudzes Chevrolet Spark jau ir pieejams tirzniecībā un testa braucieniem. Tas ir īpaši piemērots jauniem un zaļi domājošiem cilvēkiem, lai pārvietotos ne tikai pilsētā. Runājot par šo mašīnu, manuprāt, viņu varētu noraksturot teikumā kā mazlitrāžas, ļoti saprātīgs budžeta auto, kas ir paredzēts viennozīmīgi pilsētas braukšanai. Automobīļa, raksturojot viņu tehniskos lielumus, automobīļa garums ir 3,64, kas ir ieskaitām mazās klases automobīļu klasē. Automobīls tiek piedāvāts ar 2 dzinējiem, 2 benzīna dzinējiem, tātad, kā jau iepriekš minēju, mazlitrāžas 1 litra, 90 zirgspēku un 1,2 litru 110 zirgspēku dzinējiem. Chevrolet Spark ir arī starptautiskā konkursa Young Creative Chevrolet 2010 jauno mākslinieku iedvesmas avots. Konkursam iesniegtos vizuālās mākslas darbus un Latvijas atlases kārtas uzvarētāju darbus varēja apskatīties arī 24 stundu pārdošanas apmeklētāji. Sekojot tirgus tendencēm, pēdējos gados 24 stundu īpašās cenas tiek attiecinātas arī uz Ādama autoservisa pakalpojumiem un autodaļām, ko klienti arī labprāt izmanto. Mēs sakām paldies mūsu klientiem par sadarbību un uzticību. Uz tikšanos Ādama autosalonos Rīgā, Liepājā un Ventspilī.